Projekts Vairāk gaismas Kalāčos ir ienesis lielāku sapratni par to, kā mēs varētu turpmāk nākotnē strādāt, kāda varētu būt mūsu virzība, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kādas ir mūsu stiprās, vājās puses. Un tas viss ir ļāvis saprast, ka viens no mūsu darbības virzieniem varētu būt darbs ar jauniešiem, par cik arī Edvards Veidenbaums bija jaunietis. Ko tad muzejs var dot sabiedrībai? Un kā muzejs var runāt par to, kas ir aktuāls šobrīd, kas ir vajadzīgs? Un jau pašā projekta sākumā bija skaidrs, ka tā tēma būs mentālā veselība, jo tas bija aktuāli gan Veidenbaumam, gan tas ir ļoti aktuāls šodienas jauniešiem. Projekta laikā ir notikuši ļoti daudz dažādas aktivitātes. Centrālā, protams, ir jaunā ekspozīcija Vairāk gaismas. Projekta gaitā ir izveidojusies jauniešu grupa, kas turpina šeit darboties un cenāt arī pēc projekta. Ir notikuši 2 mākslas rezidences kopā ar brīnišķīgiem māksliniekiem, dzejniekiem, cirka māksliniekiem. Ir notikušas vairākas apmācības gan skolotājiem, gan muzeja darbiniekiem. Pie mums ir viesojies norvēģu režisors un drāmas meistars Mortens Bruns. Un ir uzsāktas daudz jaunas sadarbības, kas arī muzejam nākotnē pavērs kaut kādas jaunas darbības virzienus. Vairāk gaismas man pavēra tādu jaunu skatu uz tādu intelektuālāku vidi, uz ļoti daudziem foršiem cilvēkiem, kā piemēram visi vieslektori, kas pie mums bija. Un šī vispār ir izveidojusies tāda mana safe space, mana drošā vieta, Kalāču muzejs un Veidenbaums, jo tiešām tā atmosfēra šeit ir ļoti, ļoti jauka. Vienkārši atrasties ir forši, un tas varbūt arī ir viens no tiem pamudinājumiem, ka, ja tev te patīk tajā vietā, tad tu vēlies arī iesaistīties un tad biežāk šeit būt. Te ir vienkārši ļoti jauki cilvēki, un tiešām prieks visus satikt. Un tā atmosfēra, ko viņi rada, kad tev apkārt viss ir tik radoši, tad tev pašam reiz gribas tajā iesaistīties. Un es arī atklāju jaunas veidus, kā es pati varu izpausties mākslā. Es atklāju, ka dzejot īstenībā var ik viens. Tu vari izlikt savas domas dzejas formātā uz papīra. Un tas īstenībā reizēm ļoti, ļoti palīdz, ka tev ļoti daudz sakāpj, tev ir visādas emocijas, tad ir ļoti tā veselīgi nedaudz tās izlikt uz papīra, vai tas ir vārdu formā, vai tas ir zīmējuma formā, vai kā. Mēs varbūt tajā savā mazajā komuniņā mums pilnīgi cits Veidenbaums nekā mums to mācīja skolā, vai joprojām citiem to mācīja skolā. Muzejs ir ne tikai vieta, kur runā par pagātni, bet reflektējot uz to, mēs cenšamies padarīt arī labāku nākotni. Un kopā ar lielisko iepazīto Vairāk gaismas komandu mēs jaunieši arī uzdrīkstējāmies izveidot Bohēmas un brīvības festivālu Veidenfests, kas, manuprāt, izdevās lieliski. Kā muzejs ir mainījies projekta Vairāk gaismas laikā, muzejs ir kļuvis gaišāks. Visās šī Vairāk gaismas izpratnēs man kā muzeja speciālistam, kā muzeja pedagogam, tā bija vienkārši izcila iespēja iepazīties un strādāt kopā ar ļoti labiem speciālistiem, brīnišķīgu komandu. Man kā cilvēkam tā bija iespēja paplašināt savu redzesloku, kaut kā atklāt arī sevi no jauna, esot šajā projektā, caur to Veidenbauma pieredzi, caur viņa stāstu, skatoties uz Veidenbauma pārdzīvojumiem, strādājot kopā ar mūsu brīnišķīgiem jauniešiem, es arī daudz ko atklāju un iemācījos par sevi. Tas ir arī tas, ko es novēlu ikvienam, kas nāk pie mums, atklāt sevi no jauna caur Veidenbaumu, caur Kalāčiem.